Vispār, ja runājam par pasaules un Latvijas vēstures notikumiem, tie, kas ir notikuši pērnajā gadā, tad jāsaka, ka vienkārši pāragri spriest par to, kas paliks, vēsturē, jo bieži vien tie notikumi, kas liekas mums aktuāli šodien, pagātnē visbiežāk arī nesaglabājās. Un tikai pēc vairākiem gadiem varbūt mēs nojautīsim, kad varbūt daži nebūtiski notikumi, kas bieži vien mums varbūt paslīdējuši garām, tik tiešām ir nospēlējuši lielāku lomu nekā mums ir pērnajā gadā licies. Būtiskākais, varbūt būtiskākie notikumi, kas varētu tikt no manas puses vērtēti kā tie gada notikumi, tas ir, jebkurā gadījumā, tas ir Arābu pavasaris, tas ir okupēt Wallstreet akcijas, Eiropā. Tāpat tas ir dažādi politiskie un sociālie procesi, ar kuriem, sadurās, dažādas ne tikai Eiropas valsts, bet arī pasaules valsts. Tā pašā laikā, skatoties uz ekonomiskās, politiskās un sociālās vēstures pārāktības fona. Konkrēti šeit varbūt arī nosaukt kādus notikumus, arī varbūt būtu pāragri. No Latvijas, ja mēs runājam, kas tad varētu būt tas pozitīvākais notikums, tātad joks mīlot varētu teikt, ka pozitīvākais notikums ir tas, ka mums premjeras pasludināja, ka krīze ir beigusies, ko mēs vēl aizvien nejūtam gan. Bet es domāju, varbūt tieši, kas saistīts ir ar vēsturi, zināmā mērā, tad tik tiešām pozitīvs un ļoti ievērojams notikums ir tas, ka politiķi ir pagriezuši vismaz kaut kādu seju attiecībā pret vēsturi, pret vēstures dažādiem smagajiem un neviennozīmīgajiem jautājumiem, mēģinot uzsākt gan tā saucamo samierināšanās politiku, gan arī dažādā veidā varbūt diskutējot un pārskatot iepriekšējos gados nospraustās vēstures politikas šīs vadlīnijas.